Par Hokeja akadēmiju vēl runājot, tad šādu organizāciju izveida vienmēr kaut kāda tāda aizdoma ēnu met, vai ne? Un tur kaut kas varbūt nepietiekami caurskatāms, un to arī dzird no parunājot ar Hokeja federācijas biedriem, tur vairāk varbūt opozīcijas pusi, ja? Kā tu šo var atspēkot? Īsti es neredzu, kas... Jo tajā gada pārskatā, ja paskatās, jā, arī nav viss nemaz tik caurspīdīgi. Ir tas minimālais ir izpildīts un izdarīts. Mēs redzam, ir tā, teiksim, kopēja ienākumi, kopēja izdevumi un tā sadalījums, bet, teiksim, kas tieši zem šī paiet, tad man arī bija jautājums, kā tieši sadalās, teiksim, gūtā peļņa un kā tā nonāk Hokeja federācijā. Tas, kodīgi sakot, nav nolasāms tieši no tiem publiski pieejamiem LURSAP datiem. Publiski visi dati jau minējāt ir pieejami, un mēs katru gadu biedru kongresā biedriem atskaitamies gan pa federācijā padarīto, gan pa Hokeja akadēmijā izdarīto, un tā skaitā ar padziļinātākām, vai, teiksim tā, ar atvērtām iekavām par to, ko sastāda katra budžeta ailīte, no kurienes nāk nauda, kam viņi tiek tērēta. Tā kā negribētos piekrist, ka Hokeja gadījumā būtu jākrīt vai krīt kāda aizdoma ēna uz Hokeja akadēmiju. Māri, nekrīt? Nedzird to Hokeja sabiedrībā? Dzird, protams, jo vienmēr būs opozīcija, kas gribēs mainīt kaut ko, bet, mēs jau zinām, ka nesen arī bija pat daudz un dažādi mēģinājumi, tā mēs varētu teikt, ar dažādiem cipariem kaut ko pierādīt, bet, kā mēs sakām, Hokeja federācija ir sabiedriska organizācija, biedri paši nosaka, kuriem būt vadībā, kuriem ko darīt un kā, bet ja Roberts saka, tie aizdoma ēna, ja precīzi ar tiem cipariem, nav atspēkoti, tad nav uzlikt galdā tie, kuri būtu jāatspēko, tā laikam pareizā būtu teikt. Tad tas visu laiku tādā runa līmenī acīm redzot arī paliks, bet man liekas, ka Roberts arī tomēr, kad jāsaprot, ka tas, ir taču Hokeja akadēmija tāpēc veidota, lai galvenokārt tu finanšu plūsmu regulēšanai, nav vai tad tā, lai tomēr... Tas bija tas arī, ko es iepriekš minēju, protams, tas ir atsevišķs projekts, pietiekam lielu budžetu, pietiekam lieliem riskiem, lai tas neieplūstu Hokeja federācijas ikdienā. Tamdēļ tās ir divas atsevišķas organizācijas ar diviem atsevišķiem nodalītiem birojiem. Mēs it kā darām vienu to pašu, bet, ja mēs tā bišķi atzūmējamies un vienkāršā valodā runājam, tad tāda čempionāta kontekstā Hokeja federācija Latvijas izlase, Hokeja akadēmija ir pasaules čempionāts, kurā Latvijas izlase tikai viena no komandām. Pieminējuši apgrozījumu, tad 23. gadā tas būtu tīri Hokeja akadēmijai, šeit pie deklarēti bija 6,5 miljoni, kas attiecīgi, ja tas būtu kopā, tas vienkārši principā tas ir Hokeja federācijas budžets, ar ko tiek operēts, viņš tad tiek sadalīts divās daļās, lai, kā minēja, lai neizskatītos, ka Hokeja federācija pēkšņi ir milzīga bagātība, ar ko viņi dzīvo. Jā, un tā arī ir viena patiesība, šeit minējāt, necaurspīdīgi, bet, manuprāt, tieši pretēji efektu rada tas, ka šie projekti ir izdalīti. Mēs Hokeja federācijā varam runāt tikai par tiem skaitļiem, kas attiecās uz hokeju un uz vietējo saimi, bērniem, jauniešiem, izlasēm un citām programmām. Savukārt Hokeja akadēmijā mēs runājam par to, mēs redzam tikai to ciparu, kas attiecās pasaules čempionātu. Tiklīdz viņi saplūst kopā, tad gan parādās diezgan liela rocība spekulācijām un dažādiem pieņēmumiem, kura nauda pienākās, kurš ko ir vai nav ieguldījis un tā tālāk. Jā, tāpēc arī mans jautājums par to aizdoma ēnu. Cik pamatots bija spekulācijas, jo tie jau konkrēti runāja, ka persona A, B, C, D saņemot konkrēts cipars, konkrēts algas mēnesī, kas it kā ir no tās peļņas no 2023. gada pasaules čempionāta. Tu arī dzirdēsi, ja nedzirdēsi. Mēs esam ļoti daudz, protams, par šo tēmu diskutējuši, runājuši. Jāsaka, tad, kad iepriekš pieminētā opozīcija varbūt tās bija savā pīķī, ja tā var teikt, tuvojoties kongresam, tad ļoti daudz. Jāsaka, tā informācija, kas kleja apkārt bija spekulatīvi un no pirksta izīsti cipari, tamdēļ mums nācās, diemžēl, tērēt savu administratīvo resursu, lai biedriem skaidrotu rakstiskā formā par to, kādi tad ir īstie patiesie skaitļi
un tā tālāk. Tā kā, Nu, jā, es bet domāju, piemēri biedriem, bet šobrīd, piemēram, skatoties no mūsu pozīcijām, mēs varam arī salīdzināt ar tiem administratīviem izdevumiem, bija basketbola arī. Mēs atkal piesaucam basketbolu, kas droši vien slikti, bet tur ir šie administratīvi izdevumi arī deklarēti, redzams, kāda bija izpildu direktora alga vai tam līdzīgi, kas tiek prasīts. Mēs tam varam nepiekrist. Mēs varam teikt, tas ir par daudz, par maz vai kāpēc tas vispār vajadzīgs. Šeit mēs to neredzam. Šeit mēs, man godīgi sakot, jāvaicā, kāda bija informācija, ko tu sniedzi biedriem. Tu saproti, par ko es runāju? nu, droši vien iezīmē konkrētāk jautājumu, lai Jā, kādēļ tas parādās tikai biedriem, kādēļ tas arī varbūt tā publiski nenonāk šīs administratīvās izmaksas. Jo tas jau, ir viss saprot, neviens pašvalsts čempionātā tā par velti nerīkos, tas nebūs brīvprātīgais, dažiem tas būs brīvprātīgais, bet nevis kopumā. Šeit mēs to vēlamies nedaudz uzsvērt. manuprāt, mēs esam izpildījuši gan pret sabiedrību, gan pret biedriem to, ko nosaka likums kontekstā uz atskaitēm un vispārējo. Mums šādi jautājumi vai prasījumi skaidrot sīkāk nav. Ja mēs runājam, ja runa par atalgojumiem un šīm spekulācijām, kas ir iepriekš bijušas, arī pieminējāt 8 darbinieki, tad es minēju, ka mums ap 40 vai 50 nodarbināto bija arī uz citām juridiskajām formām, kas varbūt neuzrādās atskaitē, bet ļoti maina matemātika, ja to arī ņem vērā.